Nācijas izlīguma pamatā ir latviešu valoda, vienīgā valsts valoda Latvijā, bet tā nedrīkst kļūt par ieroci naidam un sašķeltībai. Ja Ukrainā būtu nācijas izlīgums, valstī šodien nelītu asinis. 50 gadu laikā padomju varai neizdevās asimilēt latviešus, kas ļauj domāt, ka mēs šodien ar varu spēsim asimilēt citautiešus. Nācijas izlīgumam jāsākas skolā. Nelieksim Latvijas krievu bērniem mācīties dzimtajā valodā, neslēgsim skolas. Gluži pretēji, visiem Latvijas bērniem neatkarīgi no tautības līdz 5. klasē jāzina 3 valodas – latviešu, angļu un krievu. Līdz 9. klasē vēl viena svešvaloda. Beidzot vidusskolu bērnam jābūt Latvijas patriotam. Jārunā vismaz 4 valodās un jāspēj iestāties pasaules labākajās augstskolās, lai ar zināšanām atgrieztos Latvijā. Latvija vienmēr ir bijusi daudznacionāla. Kā Hanzas pilsēta, Rīga gadsimtiem ilgi bijusi svarīgs tirdzniecības centrs, vienojot rietumus un austrumus. Jādara tas, ko reiz darīja jaunatvieši – Valdemārs, Barons, Alunāns un citi. Vislabākā izglītība un valodu zināšanas ir galvenā atslēga uz veiksmīgu, bagātu un attīstītu valsti. Būsim vienoti Latvijai. Ir laiks. Ainārs Šlesers.